Raidījuma 4. studijas skatītāji vērsusies pie mums ar jautājumu saistībā ar nērtībām, kas radīsies, kad tiks mainīts 9. trolejbusa maršruts. 8. novembrī Rīgas satiksme nopublicēja informāciju, ka tiek mainīts 9. trolejbusa maršruts un ka tas virzienā no centrālās stacijas uz Iļļuciem nepieturēs Ķīpsalā. 15. novembrī tā informācija jau bija izvietota arī trolejbusa pieturās, bet maršrutu maiņa vispār netika apspriesta un pilnīgi nepārdomāts lēmums, jo 9. trolejbus praktiski ir vienīgais sabiedriskā transporta līdzeklis, ar ko puslīdz prognozējami var aizbraukt no centrālās stacijas uz Ķīpsalu. Jaunais maršruts vairs neļaus ērti un bez pārsēšanās aizbraukt līdz Ķīpsalai. Un jāpiebilst, ka šīs izmaiņas ietekmēs kā Ķīpsalas iedzīvotājus, tā Tehniskās universitātes studentus, darbiniekus, baseina, kā arī izstāžu zāles apmeklētājus. Veicot kādas pārmaiņas, mēs arī rūpīgi veicam izpēti, lai šīs pārmaiņas būtu pēc iespējas ērtāk lielam vairumam pasažieru, kas brauc šajā maršrutā. Un, kā jau arī minēts, tad 9. trolejbus brauc līdz Iļļuciemam, un veicot šo rūpīgo detalizēto analīzi, protams, ka lielākais pasažieru vairums izmanto šo trolejbusu, lai nokļūtu Iļļuciemā. Līdz ar šīm izmaiņām šie pasažieri, kas brauc uz šo galapunktu, iegūs gan īsāku laiku, ko viņi pavadīs maršrutā, gan attiecīgi arī veicot šīs izmaiņas, mēs varēsim palielināt reisu skaitu. Tad lielākajam pasažieru vairumam šīs izmaiņas būs pozitīvas. Kā secināts, pasažieri biežāk izmanto 9. trolejbusu braucot no Iļļuciema uz centru nekā no centra uz Iļļuciemu. Un iemesls tam esot šis ceļā pavadītais laiks. Savukārt brīvdienās virzienā uz Iļļuciemu 9. trolejbus bieži iekļuvis sastrēgumos, kas saistīti ar dažādiem pasākumiem Ķīpsalas izstāžu centrā. Ar 9. trolejbusa maršruta izmaiņām līdz Iļļuciemam 9. trolejbusa pasažieri nokļūs vairāk nekā 10 minūtes ātrāk. Diemžēl tiem, kuri vēlas no centrālās stacijas aizbraukt tieši līdz Ķīpsalai, situācija ir kļuvusi krietni neērtāka. Tagad ir tā, ka jābrauc ir vai no 3. autobusu līdz Raņķa dambim un jāiet kājām kaut kur kilometru, pusotru kilometru. Vēl var braukt ar 2 transporta līdzekļiem, kuriem nav nodrošināta savienojamība. Tas būtu ar 19. trolejbusu līdz medicīnas muzejam, un tad jāiet kājām līdz 2. ģimnāzijai, vai arī jābrauc līdz mākslas muzejam, jāiet pāri ielai, vai arī jābrauc apkārt Esplanādē. Kopumā ir tā, ka ja agrāk braukšanas laiks bija 14 minūtes, tad tagad ir 4 kilometrus, ir jābrauc 35 līdz 45 minūtes. Jā, tagad šo it kā īso posmu bez pārsēšanās nevar veikt, vai arī ir jāiet ar kājām. Tāpēc nērtais jautājums, vai tiešām tik lielas apkaimes kā Ķīpsalas sabiedriskā transporta savienojuma ar centrālo staciju ir prāta darbs pārtraukt? Protams, ka tā ir no vienas puses ērtāk, bet no otras puses tas ļoti ierobežo arī gan maršrutus, gan reisu skaitu šajos maršrutos, jo ikviena cilvēka vēlme ir, lai kursētu tieši sabiedriskais transports no manas vietas, kuras dzīvoju, līdz vēlamajam galapunktam. Bet šeit ir jāsaprot arī šie resursi, gan transporta līdzekļu skaits, gan vadītāja resursi. Tātad noteicošais ir pasažieru vairākums, proti Iļļuciema iemītnieki, kas līdz ar šīm pārmaiņām ietaupīs ceļā pavadīto laiku. 9. trolejbus bija tiešām plaši izmantots un Ķīpsalā izkāpa ļoti daudz pasažieru, bet problēma ir tā, ka ar e-talonu nevar piefiksēt, kurā vietā attiecīgais pasažieris izkāpa, un iespējams, ka tādēļ tāds kļūdains lēmums ir ticis pieņemts. Mēs varam, jo tad mums ir arī šie jaunie transporta līdzekļi, ir aprīkoti arī tādām automātiskajām pasažieru skaitīšanas sistēmām, ne visi, un tad, protams, arī veicot šīs pasažieru vai izmaiņas, kas tiek analizētas, kā es teicu, mēs rūpīgi to analizējam, lai iegūms būtu pēc iespējas vairāk. Kaut arī Ķīpsalas iedzīvotājiem un apmeklētājiem būtu ērtāk, ja arī turpmāk šeit pieturētu 9. trolejbus, tomēr izmaiņas maršrutā ir apstiprināts un nesot pamata cerēt, ka tuvā nākotnē šeit varētu izveidot citu maršrutu, kas savienotu centrālo staciju un Ķīpsalu. Tāpēc katram nāksies meklēt ērtāko veidu, kā no centrālās stacijas apkārtnes nokļūt līdz Ķīpsalai. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.